Mani sauc Sauls Putāns, un mēs esam Demo virtuvē. Demo virtuve ir Sky un Cash and Carry eksperimentālā virtuve, un šodienas tēma ir Gruzija. Šodien jūs domāsiet, ka es gatavošu jums kaļī, bet nē, es viņus negatavošu. Es gatavošu tradicionālu sulgunī sieru, un viņu gatavošu ar dārzeņiem. Dārzeņus cepsim grilā. Pat cik tuvojās grila sezona, noteikti daudz no jums jau ar pirmiem saules spožajiem stariem jau ir izbaudījuši šašliku, bet šodien uztaisīsim vienu foršu, garšīgu veģetāru ēdienu. Mēs izmantosim baklažānu. Es domāju, ka baklažāns Gruzijā ir ļoti populārs un ļoti iecienīts. Tātad mēs pagatavosim baklažānu. Talkā baklažānam mēs ņemsim papriku, zeltanu un sarkanu, lai ir krāsaini. Un mēs vēl arī ņemsim čili, lai ir pikanti un forši. Dārzeņus mēs noskalojam. Dārzeņos ieduršu pāris caurumus, lai spiediens viņus grilā nepārplēš, lai viņi neuzsprāgst. Man virtuvē ir šāds ogļu grils, kas saucās Jaspers, bet, protams, mājas apstākļos ne visiem tādi grili ir, un var izmantot arī krāsni, kas mums ir visiem mājās. Dārzeņus es ielieku uz restes, taisno grilā. Pieliksim vēl pāris sarkanos sīpols ar visu mizu, kas viņus aizsargās grilā. Taisam ciet. Par cik man šeit ir ļoti augsta temperatūra, 350 grādi, es viņus cepšu īsāku laiku. Ja ir mazāk temperatūra, tad, protams, nedaudz ilgāk jāpacep. Svarīgi ir viņus taisīt tik pa brīdim un grozīt. Tādu konkrētu laiku es pateikt īsti nevaru, bet tas nebūs ilgi, tas būs kādas minūtes 8, varbūt 10 no visām pusēm kopā. Galvenais uzmanīt, lai nesadeg un lai nepārcepās. Tā, dārzeņus mēs esam izcepuši. Var redzēt, ka viņi ir nedaudz arī apdeguši, kā ugunskurā cepti. Tāpēc es pilnīgi pieņemu, ka Gruzijā ugunskurā mierīgi tādu recepti var gatavot, un viņa būs ļoti garšīga. Tagad mēs sāksim visu griezt tīrīt. Var redzēt, viss ir karsts, kūp. Mums svarīgi visu notīrīt no sēklām. Es mizu ņemu nost. Tas nozīmē, ka droši var nebaidīties no tā, ka dārzenis apdeg. Var redzēt, cik viņš smuki vidū ir izcepies. Arī baklažānam mizu mēs viegli nogriežam nost. Jā, sīpolu arī, cik mēs cepām ar visu mizu, viņš ir smuki izcepies. Un miziņu paliek nost. Čili izņemam sēklas. Un mums vajag tikai mīkstumu. Ja gribās tādu asāku, tad arī sēklas var izmantot šī ēdiena pagatavošanai. Dārzeņi, kamēr viņi bija vēl karsti, viņi ir notīrīti, tagad viņus vajag sagriezt. Un te nav svarīga kaut kāda konkrēta forma, kas grib smalkāk, kas grib arī rupjāk. Es griezīšu diezgan rupji. Pielikšu kādu svaigu ķiršu tomātu. Pielikšu zaļumus klāt, koriandru, jeb kinza, krievu valodā, ko ļoti plaši izmanto Gruzijā. Pielikšu arī nedaudz petersīli un baziliku. Pielieku nedaudz sāls, svaigmaltu piparus. Un eļu. Mums ir gatava fantastiska, aromātiska un garda salsa. Vienkārši. Es iztēlojos sevi Gruzijas kalnos pie ugunskura vakarā. Fantastiski. Vienkārši ideāli. Visbeidzot, ņem sieru, nogriežu smuku šķēli, sieras nogriezt, tagad viņu cepsim. Es viņu cepšu uz grilu virsmas, bet
Ugunskura gadījumā var mēģināt to izdarīt uz karsta akmens. Viņu lieku bez nekādām eļļām, bez nekā, un viņš sāk cepties. Kamēr cepu sieru, es jau sākšu veidot kompozīciju un likt gatavu ēdienu uz šķīvi. Priekš ēdienu es izmantošu arī granātābolu. Arī granātābolu tiek plaši izmantot Gruzijā, un pilnīgi noteikti viņam ir vieta šai receptē. Redzēt smuks, gatavs granātābols. Mums vajadzēs tikai sēkliņas. Man pietiks ar puses granātābolu. No vienas puses siers ir izcepts, griežam otru pusi. Redzēt, zeltaini brūns izkusts. Sirs jau tūlīt būs gatavs, tāpēc sākšu jau likt uz šķīvi, lai drīzumā varētu sākt baudīt šo gardo ēdienu. Liekam uz uguns, kur cepto dārzeņu salsu. Tā, un pa virsu visam gardais ugunīs siers. Nedaudz dekora sēkliņām. Lūk, Gruzijas garša, manā interpretācijā, manā izpildījumā produkti, kuri noteikti ir Gruzijas virtuvē un ir atrodami arī mūsu virtuvē, un tas nav sarežģīti pagatavojums. Mēģiniet gatavot un lai jums labi sanāk.